Sveiki! Šis ir nedaudz neplānots video, bet raugoties uz pēdējo dienu mediju publikācijām, acīm redzot ir pāris lietas, kas man jums ir jāizskaidro. Runa, protams, joprojām ir par to pašu aizvadītās nedēļas iebiedēšanas, apklusināšanas un manā rīcībā esošās informācijas noziedzīgas iegūšanas akciju, ko ar visiem savā rīcībā esošajiem instrumentiem, masku šovu, roku dzelžiem, aizturēšanām, kratīšanām, iespundēšanām veica Jutas Strīķes, jau pirms 10 gadiem pieminētais organizētais noziedzīgais mafiozais tīkls, kurš roku rokā ar Vienotības vēzi ir nozadzis Latviju un tagad dažādus stukānus, rukus, grišinus un sīkākus gariņus izmanto par instrumentiem savu noziedzīgo vajadzību apmierināšanai. Un tātad mediju publikācijās ar zināmu nolemtību tiek minētas divas lietas. Pirmām kārtām, ka šī te aizvadītās nedēļas akcija lūk esot pierādījums tam, cik visvarena savā visatļautībā ir kļūsi šī te noziedzīgā mafiozā tīkla vara, un kā tā var izdarīt ar jebkuru cilvēku, nu jau pilnīgi jebko. Un ka kas tik viss vēl nebūs priekšā. Un otrā lieta, par ko tāpat tiek brīdināts, par to, ka šī te noziedzīgā grupējuma vara ir sapratusi, cik lieliski var ar cilvēkiem izrēķināties ar visvisādu stratēģisko tiesvedību, kriminālu procesu un tam līdzīgu palīdzību. Gan viens, gan otrs, protams, savā ziņā ir taisnība. Gan par vienu, gan par otru es esmu dažādos veidos brīdinājis gadiem ilgi. Tā milzīgā uzmanība, ko es esmu pievērsis bēdīgi slavenā nelieša Mārtiņa Bunkus slepkavības lietas izskatīšanai, arī ir tieši šī iemesla pēc. Jo šī lieta patiesībā, šī lieta, kas ir atspoguļota grāmatās Hienu banda, Hienu biznesa projekts un tūlīt arī klajā nākošajā Mentu zeņķī, uzskatāmi parāda, kā pietiek ar uz pāris roku pirkstiem skatāmiem noziedzniekiem tiesību sargāšanas iestādēs un to piesedzējiem, lai safabricētu un izbīdītu cauri visām instancēm jebkuru, pat vismelīgāko un nepataisāko apsūdzību pret jebkuru cilvēku. Bet jebkurai bildē ir arī otra puse. Un kā jau to senie ķīnieši mums ļoti labi pastāstīja, tieši mūsu ienaidnieki ir tie, kas mums nodrošina vispasakainākās un vislieliskākās iespējas. Un ka tieši viskritiskākās situācijas ir tās, kas mums dod visfantastiskākās, latviski sakot, šances. Tas attiecas arī uz abām pieminētajām lietām, par kurām tik nobažījušies ir Vienotības vēža, vēl nenopirktie, nenošantažētie, nekorumpētie mēdīji. Jā, protams, šī ir pirmā reize mūsdienu Latvijas vēsturē, kad cilvēks tiek aizturēts, saslēgts roku dzelžos, izkratīts un iespundēts par to, ka viņš ir sarakstījis un izplatījis grāmatas. Un šai tā aizturēšanai un visam pāriem tiek piesaistīti nevis kaut kādi tur ierindas knariņi, bet gan krimināla policijas sevišķi smagu noziegumu un organizētās noziedzības apkarotāji. Tā ka tas tā, protams, ir, jā. Bet padomājiet tagad, kādā situācijā ir, kādā panikā, kādā stresā, kādā izmisumā ir šī te noziedzīgā vara un tās pārstāvji. Visi šie te stukāni, ruki, grišini, strupiši
un citi mazāki gariņi, visādi prusaki. Ka viņi ir spiesti ķerties pie šādiem līdzekļiem. Taisnība ir Saeimas deputātam, kurš šodien mēdījos ir izteicies, ka patiesībā šis te notikums ir šīs noziedzīgās varas vājuma vēstnesis, kraha priekšvēstnesis. Viņiem nav palikuši vairs nekādi citi instrumenti. Un no vēstures jūs ļoti labi zināt, kas notiek ar varu, kura ir spiesta ķerties pie šādiem instrumentiem. Tā ir pirmā lieta. Un attiecībā uz šīm te apsūdzībām, krimināla procesiem, tiesa procesiem, kas tiek izmantoti, lai cilvēkus iebiedētu, pakļautu, latviski sakot, čakarētu. Jau atkal, tas tā, protams, ir, bet tas viss ir atkarīgs no tā, kas ir konkrētais cilvēks. Un vai nesanāk tā, ka uz upi slīcināt tiek nesta līdaka? Kā jūs varbūt zināt, martā ir paredzēts jauns tiesas process, kurā es esmu apsūdzēts par to, ka es esot cēlis neslavu bijušajai bēdīgi slavenai valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktorei, Vienotības vēža metastāzei, Ievai Jaunzemei un kāda valsts piebarota portāliņa darbiniecei, kurai es esot cēlis neslavu, nosaucot viņu par nekompetentu un stulbu. Interesanti, kurš nabaga stulbai Ievai Jaunzemē ieteica šo lielisko ideju? Skriet pie stukāna ar iesniegumu par procesu un ar rokām, kājām un citām ķermeņa daļām censties panākt, lai tas tiešām tiktu sākts un lieta nonāktu tiesā. Tagad lieta ir nonākusi tiesā, un Ieva Jaunzeme, lai cik stulba būtu, ir sākusi saprast, ka tas nemaz tik jauki nebūs. Ieva Jaunzeme jau ir atsūtījusi tiesai lūgumu, ka viņa ļoti negribētu klātienē pati piedalīties tiesā. Viņai tas būšot apgrūtinoši, varbūt kaut kā varot bez viņas iztikt. Kāpēc tas tā notiek, ko tieši Ieva Jaunzeme ir sapratusi, vai arī viņas Vienotības vēža padomdevēji un dažādi nekolaboranti no savas personiskās pieredzes? Šis tiesas process būs fantastiska iespēja, lai ar kriminālu procesuālām metodēm, izmantojot man, kā apsūdzētajam, dotās tiesības, noskaidrot visu to, kas par Ievas Jaunzemes pasūtījumu galda laikiem netika noskaidrots tajā laikā, kad viņa bija vidģenerāla direktore un spēja to visu noslēpt. Tagad mēs uzaicināsim visus iespējamos lieciniekus. No valsts ieņēmuma dienesta, tā struktūrām, finanšu ministrijas, ministru kabineta. Mēs pieprasīsim un saņemsim visus Ievas Jaunzemes līdz šim slēptos ierēģņa vērtējumus, visus disciplinārlietu materiālus. Tā kā tā būs atklāta tiesa, tad tas viss būs publiski pieejams. Mēs izsauksim, tiesā būs ne tikai Ieva Jaunzeme, bet arī visi viņas krustētiņi un krustmāmiņas, visi arvili un tā tālāk un tā tālāk. Tā ka, ko es ar to gribu teikt? Krimināla process nav viena cilvēka čakarēšanas pasākums. Krimināla process ir taisnības un patiesības noskaidrošanas instruments. Un par to, kā redzams, ir jau sākusi aizdomāties ne tikai Ieva Jaunzeme vien, bet arī Stukāni, Ruki, Grišini un pārējie prusaki. Visu labu!